Jūs personīgi nobalsojāt pret? Pretēji tam, ko jūs solījāt pirms vēlēšanām. Jūs melojat saviem vēlētājiem, melojat katru dienu. Cenšam jūs noticēja, jūs melojat. Balsot par uzņēmējiem. Programmā rakstīts, jūsu partijas priekšvēlēšana programmā vārds uz vārdu rakstīts, saglabāsim 9% likumu. Mūsu priekšvēlēšana programmā ir arī ļoti daudz, kas rakstīts, teiksim, par atbalstu bērniem. Tas trešais koalīcijas pirms vēlēšanām bija par to, lai būtu 9% likums. Reizēs priekšlikumu atbalstīsim. Kāda nav! Paldies, Sudrabskundze, paldies par jūsu atbalstu mikro uzņēmumiem. Paldies jums. Vienīgais jautājums, kāpēc tik vēl iesniedzāt? Kāpēc tik pēdējais sēde? Varēja novembrī. Bet tāpatās mūs neatbalstīja, bet tas jau nenozīmē, ka tālāk vajag cīnīties vēl. Sniedziet vēl. Mēs ceram uz jums cīnīties. Deputāti, kāpēc jūs bijāt pret 9% mikro uzņēmumu nodokļiem? Kāpēc pret? Nobalsojāt pret? Mēs šodien balsosim tikai. Čau. Atdodiet 9. Atdodiet 9. Atdod 9. Atdod 9. Čau. Čau. Atdod 9. Mēs atbalstam. Mums programmā ir ierakstīts, tāpēc mēs to atbalstīsim. Atdodiet 9. Atdodiet 9. Atdodiet 9. В предыдущий четверг Сейм отклонил предложение отстаться к ставке налога на микропредприятиях на 9%, хотя все две из трех коалиционных партий, Союз зеленых крестьян и Национальное объединение, перед выборами четко сказали, что они будут за сохранение 9% ставки. Мы просто шокированы такой ситуацией. Перед выборами эти обе партии обещали одно, а потом проголосовали против этого. И потом вышли на пикет, чтобы обновить и спрашивать у парламента, чтобы он принял решение и оставил 9% ставку для микропредприятий.